no bāzes tur veidot kaut ko atkal augšā un tad ražot Latvijā mašīnas. Labi, ja nav mašīnas, tad kaut kas cits, bet vienalga. Citiem vārdiem sakot, mēs aizvien vairāk un vairāk kļūstam atkarīgi no globālā finanšu kapitāla, ja, kas ir tas, kura piedalīšanās vai gluži pretēji, kura aiziešana no kaut kādām vietām rada ekonomisku uzplaukumu vai gluži pretēji rada ekonomiskas problēmas. Otra lieta, protams, kas globalizācija, tas ir ļoti lielā mērā tieši ekonomisks process, bet tas nav tikai ekonomisks process. Tā ir vesela virkne arī ar citām lietām, kas saistās ar, kā saka, globalizāciju kā dažādi citi aspekti tai piemīt. Piemēram, viens no tiem ir, protams, stāsts par vides aizsardzību, jeb, vides saglabāšana. Kur, kā jūs to varat iedomāties, tā ir viena no lietām, kas skar mūs visus. Tas, ka Baltijas jūra izaug, tas, ka palielinās dažādas temperatūras svārstības, tas, ka iespējams palielinās CO2 līmenis atmosfērā, kurš grauj ozonu slāni, tas, ka kūst ledāji, tas, ka izmirst dažādas dzīvnieku sugas un tā tālāk, vai parādās atkal nebijušas. Ja? Tā nav problēma, kuru varētu atrisināt vien pati Latvijas valdība. Tas ir kaut kas tāds, vai jebkuras cits valsts valdība, for that matter, ja, respektīvi, tur nav tikai Latvija, bet arī, piemēram, tur, nezinu, pat no tādas Latvija tai ziņā varbūt nav labākais piemērs, bet arī, nezinu, Vācija, Krievija, Ķīna un tā tālāk. Katras valsts valdība šādas problēmas pati par sevi atrisināt nevar, ja? Šīs problēmas ir jārisina kopīgi. Un tieši tādēļ ir nepieciešams, acīm redzot, domāt par kaut kādu starptautisku režīmu, ja? Ar režīmu domājot kaut kādas normas, ja, kas tiek ievērotas, kuru ievērošanas rezultātā mēs varētu cerēt, ka mums izdosies šīs ekoloģiskās problēmas pārvarēt. Ja? Jo to nevar izdarīt katrs viens pa vienam. Ja? Tas nav atrisināms viens pa vienam. Tieši tādā pašā veidā vesela virkne citiem jautājumiem, piemēram, kaut vai tas pats stāsts par dažādām infekcijām. Ebola vai ne? Ebola. Arī nepārprotam viena no lietām, kas it kā apdraud, vai ne? Es nezinu, cik lielā mērā, jo tur tās viedokļi ļoti stipri mēdz atšķirties, bet šī ebola apdraud, protams, ka cilvēks, un potenciāli apdraud jebkuru no mums. Ja? Es skaidrs, ka tas nav nekas tāds, ko var šo epidēmiju novērst tikai kāda viena atsevišķa valdība. Tur ir nepieciešams, kā saka, globāls kaut kāds risinājums vai vismaz reģionāls risinājums, ja? Lai šo problēmu pārvarētu. Tāpat tās, kā jūs to zinat, viena no lietām, kas ļoti būtiski mūs ietekmē, ir tas, ka komunikācija ir kļuvusi daudz intensīvāka. Vispār ir tāds jūsu lielais draugs, ar kuru es ceru, ka mani kolēģi no socioloģijas nodaļas pasniedzēji moka. Jūs neesat sociologi, bet sociologus moka. Es ceru, ka arī ar Lodāmuru palīdzību, proti Antonijs Gidens. Vai ne? Nu, lūk, man prieks. Tad Antonijs Gidens ir arī viens no tiem, kas ir rakstījis ļoti daudz par globalizāciju. Un tas, ko viņš ir rakstījis par globalizāciju, viņam tā globalizācijas definīcija ir samērā vienkārša, bet viņa ir pietiekoši visaptveroša. Viņš saka, ka patiesībā globalizācija ir vienkārši visu iespējamo komunikācijas veidu izplešanās globālā mērogā. Ja? Un ar komunikāciju saprotot nevis tikai komunikāciju kā telefons vai Skype, ja? Bet ar komunikāciju saprotot ekonomisku komunikāciju, ekoloģisku komunikāciju, tiesisku komunikāciju, arī tas, ka mēs tur gribam, piemēram, kaut kādus jautājumus starptautiskajās attiecībās risināt tiesiski, ka tas pakāpeniski kļūst globāls, ja, ka šis process pakāpeniski izplešās un kļūst globāls. Ja. Un viens no šīm globalizācijas aspektiem, kam uzmanību pievērš arī Gidens, ir tas, ka tā ir arī, kā saka, tas ir kultūras process. Tieši tādēļ globalizācija ir viena no norisēm, kas
ļoti dziļi ietekmē cilvēku, kā saka, simbolisko uztveri, respektīvi viņa kultūras dzīvi. Nu, pirmkārt, kā mēs to zinām, jebkuriem sevi cienošiem jauniem cilvēkiem, vienalga, ja viņi grib izsisties par kaut ko mazliet vairāk kā tikai par ielu tīrītājiem, ir noteikti jāapgūst kādu globālu valodu, piemēram, angļu, vai ne? Kas ir absolūta prasība mūsdienu pasaulē, bet arī tāda, kā saka, lielāka, plašāka procesa attiecībā uz globalizāciju. Viens no tādiem varētu būt arī, piemēram, stāsts, kurš jums ir droši vien labi pazīstams par patēriņu kultūras tādu izplešanos pa visu pasauli, proti, tas ir tas process, ko tā nievājoši reizēm mēdz saukt par makdonaldizāciju. Ja? Proti, ka McDonald's ir kaut kādā ziņā zināms standarts, kurš tad jau, protams, izejot no Amerikas, pamazām ir iekļuvis visās, ne visās, bet lielā daļā pasaules valstu. Ja? Un šajās valstīs tāda, kā saka, ir kļuvusi par šo valstu iedzīvotāju dzīves vairāk vai mazāk neatņemama sastāvdaļa. Tas, ka McDonald's jums jau, kā jau to saka, šobrīd droši vien neliekās nekāds dižais kultūras sasniegums, tas ir labi, un es ceru, ka jūs arī neiet ēst uz McDonald's gluži vienkārši tādēļ, ka tas nav pārāk kvalitatīvs un veselīgs ēdiens, ja? Bet McDonald's kā franšīze, ja, ir kļuvis globāls, un šajā ziņā McDonald's ir vienkārši simbols vienam vispārīgākam procesam, proti, ka cilvēku kultūrā aizvien vairāk un vairāk nonāk nevis nacionāls vai pat reģionāls izcelsmes produkti, bet ienāk tieši globāls izcelsmes produkti, proti tādi, kas ir domāti visas pasaules tirgumi. Ja? Klasisks piemērs šeit, protams, ir Hollywoods kino, vai ne? Kurš ir grozties kā gribat. Lielākā daļa no visām filmām, piemēram, kas tiek rādītas arī mūsu pašu Latvijas kinoteātros, ir Hollywood. Vai ne? Ne jau tāpēc, ka tās būtu vienīgās filmas, bet tās ir, kā saka, visiespaidīgākās, vispieprasītākās, visienesīgākās un tā tālāk, ja, kas arī, kā saka, ir viena no šīm globalizācijas izpausmēm, ja, kurai zināms sakars arī, protams, ar, kā saka, politiku. Ir tas slavenā tēze par McDonaldiem, kas, ja nemaldos, tad pieder ir tāds tas ir tas Friedmans, Tomass Friedmans, jā, kuram ir latviski pieejama tāda grāmata par pasauli, kas saucās Pasaule ir plakana, ko jūs varbūt varat kādreiz atrast kādā nocenotā grāmatveikalā un uzdāvināt sev Ziemassvētkos, tāpēc, ka viņš patiešām interesanti raksta. Kāpēc nocenot? Tāpēc, ka, kā jūs to redzat, latvieši, tā ir arī viena no globalizācijas izpausmēm, ka cilvēki grāmatas īpaši vietējās valodās, īpaši tad, ja viņas ir dārgas, īpaši nepērk. Tāpēc, ka grozties kā gribat, Latvijas tirgus ir maziņš, un tieši tādēļ grāmatām latviešu valodā vispār ir ļoti bēdīgas izredzes izdzīvot turpmākos 50 gadus, teiksim tā. Bet tas nav mans temats, bet viņam šajā grāmatā ir viena no tām tēzēm, ko Friedmans tur aizstāv, ir tas, ka viņš saka, ka valsts, kurās ir McDonald's, savā starpā nekaro. Kāpēc? Tāpēc, bet varat man pateikt, kāpēc nekaro? Ko? Piemēram, kas? Vienkārši tur. Tieši tā, respektīvi, ka viņas ir abas valstis, ir iekļāvušās globālajā ekonomikā, globālajā, kā saka, tirgus apritē. Ja? Un, kas ir arī, tas gan, protams, neatbilst patiesībai. Piemēram, ja paraugaties uz to šobrīd Krievijas-Ukrainas krīzes, skaidrs, ka McDonald's ir gan Krievijā, gan Ukrainā. Bet ka tur nav
Pie kam Krievijā viņus, es nezinu, vai jūs pamanījāt, pirms dažiem mēnešiem mēģināja taisīt ciet ar lielu skandālu, vai ne, kāpēc? Un tāpēc, ka tā bija tā postošā rietuma ietekme. Krieviem ir vairāk reizes bijuši ļoti nopietni mēģinājumi radīt savus nacionālos analogus McDonaldam, bet kas nebija hamburgeri, bet bija kaut kas cits, bet kaut kā nav izdevies, acīm redzot, vai ne? Un tad no šī viedokļa raugoties, tā ir arī viena no tādām, kā saka, kultūras globalizācijas lietām. Ja? Un visi šie, kāpēc es par to tagad tā runāju, gluži vienkārši tādēļ, ka visas šīs lietas, kuras mēs pieminām šobrīd, ir saistītas ar šo, kā saka, starptautiskās vides izmaiņām. Ja? Un aizvien vairāk un vairāk, neteiksim, ka apgāž, bet problematizē to priekšstatu, ka starptautisko politiku veido suverēnas nāciju valstis. Ja? Tas ir tas pamat objekts, par ko mēs parunāsimies arī mazliet vairāk. Un no vienas puses šie globalizācijas procesi, protams, ka nav tikai un vienīgi kaut kas tāds, kā saka, vienvirziens. Skaidrs, ka globalizācija ir arī tas, kas rada, kā saka, antiglobalizāciju, tas, kas rada visdažādākās pretestības globalizācijai. Proti, kas mēģina pateikt, ka mēs negribam tā, kā mums tur uzspiedīs, tur tā globālā pasaule, kas visbiežāk tiek identificēta ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs gribam kaut kā pa savam, mēs gribam tā, kā mēs esam. Ja? Un tieši tādēļ jūs paraugaties uz dažādu šo lokālo tradīciju atzimšanu visur pasaulē, ja? Kas saka, ka mēs gribam tur, kā saka, atgriezt dzīvot saskaņā ar mūsu tēvu tradīcijām, mēs negribam tur to, kā saka, plastmasas visu to globalizāciju. Ja? Kā saka, kuram bija Krievu grupai Graždanskajā barona bija dziesma, kas saucās Plastmasa vi mir победил. Kas tas ir? Plastmasas pasaule, vai ne? Tā ir tā globalizācija, ja, kas ir uzvarējusi. Tad lūk, mēs negribam to, ja? Mēs gribam kaut kādu, kā saka, kaut ko savu, autentisku, kaut ko tādu, kas mums nav ievazāts no kaut kādām nezināmām vietām. Mēs gribam kaut ko īpašu. Skaidrs, ka šie mēģinājumi, kā saka, atgriezties pie saknēm šobrīd ir vērojami visur pasaulē, un to nekur nevar noliegt. Tas ir tas, ko Ilja Karmīcels savulaik sauc par jaunā arhaika. Ja? Mēs gribam atgriezties pie savām autentiskajām tradīcijām. Bet tas, kas sanāk pa vidu starp abām šīm tendencēm, proti, ka viens ir tas, kas iet tajā globalizācijas virzienā, kur tās nacionālās valstis zaudē to savu nozīmi, un otrs ir tas, kas mēģina kādreiz vērsties pret to un teikt, nē, mums vajag pašiem savu, mums vajag, kā saka, kaut ko savu autentisku, mēs nedrīkstam pazaudēt tās svarīgās vērtības, kuras mums ir bijušas. Abi divi šie principi, protams, miedarbojās, un viņi nav viens bez otru iedomājami. Ja? Proti, tas, kā saka, sajūsmināšanās par visādām autentiskās mūzikas tradīcijām. Ja? Tur, piemēram, Ilģi, piemēram. Vai ne? Kas ir tipisks piemērs, kā izpaužās šāds kultūras process, kur no vienas puses, protams, ir tā zinām pretenzija uz autentiskumu, ja? Uz tādu, kā saka, turēšanos pie kaut kādām autentiskajām latviešu tradīcijām un tā tālāk. No otras puses, tur, protams, tas nav iedomājams ārpus zināmas pasaules konteksta vai ne ārpus zināmām globālām mūzikas un mākslas tendencēm, kur šāda mūzika aizvien vairāk un vairāk tiek pieprasīta. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Un, protams, arī kā reakcija uz globalizāciju ir, protams, viss tas pietiekoši lielais antiamerikānismu vilnis, kurš mūsdienās veļas pāri visai pasaulē. Ja? Tā skaitā arī, protams, tuvajos austrumos, kur tie cilvēki patiešām ļoti lielā mērā vēršās pret to, ka, kā saka, mūsu vietējās kultūras tiek grautas, tāpēc, ka visur nāk tirgus, visur nāk dolāri, visur nāk amerikāņi,
visur nāk CNN, visur nāk visādas tur izvirtīgas filmas, jā, un visādi tur, kā saka, popmūzika, jā, un tāpēc mēs, kā saka, arī politiski rīkosimies pret šo tendenci, un tāpēc nodibināsim kaut kādu savu īpašu valsti, piemēram, Islāma valsti, jā, kas ir teroristisks grupējums, kas ir vērsts nepārprotam pret rietumiem, ja, bet kas ir vērsts tieši pret šo rietumu, nu, kā saka, rietumu kultūras, rietumu politikas un rietumu ekonomikas invāziju, ja, kas tiek uzskatīti par tādu, nu, kā saka, postošu, sliktu un tā tālāk izvirtīgu. Tas, protams, arī ir tas, kas notiek joprojām lielā mērā Krievijas federācijā, kur Krievijas federācija ir ļoti dažāda valsts iekšēji un tā tālāk, un tur ir ļoti daudz dažādu cilvēku. Bet skaidrs, ka tas, kas pēdējā laikā dominē, nepārprotami ir šī arī pie mums reizēm sajūtamā vai ne tā nepatika pret amerikāņiem, ja, kas mums te lien virsū ar kaut kādām tur, un kas vispār tur tāda izvirtīga bez dvēseles, ja, tā teikt, visur plastmas, visur tikai andelēšanās, visur nauda, vai ne? Un tā tālāk, un tā tālāk, un nu, tur visur, tur es atvainojos, tur tie pidarasi, vai ne, respektīvi, tas ir arī viens no tiem, kas ļoti tur, protams, es saprotu šo vārdu lietojot tajā kontekstā, kā viņi reizēm lieto šī te propaganda, respektīvi, ka tur viss ir tādi, nu, kā saka, izvirtuši un nedabiski un netikumīgi, ja, tāpēc mums ir jāatgriežās pie savām autentiskajām tradīcijām. Ja? Tas ir tas arī viens no tiem vēlreiz. Un tad tas process, kurš sanāk kopā, tad, kad šīs abas divas ir kā tā globalizējošā tendence un gluži pretēji lokalizējošā tendence, jā, restīvi tā, kas saka, ka mēs gribam te uz vietas, mēs gribam būt, kā saka, autentiski, kā saka, uzticīgi saviem senču gariem, ja, un tā tālāk. Kad šīs abas divas tendences sanāk kopā, tad nonāk pie tā procesa, kur reizēm sociologi kā reiz sauc par tā saukto glokalizāciju, ja, proti, ka no vienas puses tas globālais, no otras puses lokālais, ja, proti, šī lokālā reakcija uz globāliem procesiem, ja, kuru jūs noteikti varat pamanīt arī McDonaldos. Viens no maniem kolēģiem šeit pat politikas zinātnes nodaļās, vienmēr viņš ir pietiekoši daudz ceļojis, un viņš iet dažās, es esmu bijis šur tur ar viņu kopā, viņš iet visās valstīs skatīties tos McDonald's, vai ne? McDonald's, kā jūs zināt, īstenībā arī visā pasaulē mums nav tik vienādi. Arī tas, kā viņi tiek uztverti, jo pašā Amerikā McDonald's vispār nav tāda vieta, kur, nu, teiksim, tāds vidusšķirs cilvēks vispār ies iekšā. Viņš tur neiet. McDonald's nav tā vieta, kur cilvēki iet kaut ko ēst un dzert. Bet, nu, kā saka, pilsētās varbūt, ka tur ir bišķiņ savādāk, ka tu brauc pa kaut kādu šosei, ja, bet savukārt, nu, citās vietās mēs zinām, ka iešana uz McDonald's ir jau kaut kāds savu veidu status simbols, vai ne? Kur tur, kad Latvijā atvērās pirmais McDonald's, kas bija, viņš atrodās turpat, kur viņš joprojām atrodās, proti pie brīvības pieminekļa, ne, kas īstenībā nemaz nav tik švaks simbols. Ja, tad tā bija tāda vieta, vai ne, kur tur, kā saka, gāja, un tas nemaz nebija tik lēti, bet visiem likās, ka tas ir stilīgi, un es zinu, ka Maskavā, piemēram, arī ir tāpatās, jo tur McDonald'iem laikam tagad ir, es neesmu tur bijis nekad, vismaz Rīgā, es laikam Maskavā biju vienreiz, bet Rīgā es nebiju, tur ir kaut kādas tās kafejnīcas, viņiem ir tas Maka kafē, vai ne, kas ir jau tāds, vai ne, tāds, kā saka, tāds pa pusē stilīgais iestādījums un tā tālāk. Līdz ar to vēlreiz McDonald's arī, lai cik viņš it kā nebūtu globāls, bet viņš arī ietver to, nu, kā saka, to ļoti lielā mērā atspoguļo to lokālo mentalitāti, vai ne, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tad, lūk, okay, tas ir vienkārši pastāstot mazliet par to kontekstu, kādā starptautisko attiecību teorijas darbojās. Jā. Nu, ko tad īsti no kādas premises tad iziet tā starptautiskās politikas pētniecība? Pirmkārt, tas tradicionālais pieņēmums, kurš nāk vēl no agrīniem jaunlaikiem, respektīvi no kāda 17. 18. gadsimta, ir tas, ka saka, ka valstis valstu starpā valda
Anarhija. Ja cilvēku starpā pastāv kaut kas tāds kā politiskā vara, kur viņus kaut kā piespiež pakļauties kaut kādām vispārējām normām, vai ne? Tāda valstu starpā tādas varas nav. Un tas nozīmē to, ka valstis visas dzīvo tādā anarhiskā stāvoklī, kur pats galvenais valstīm ir vienkārši izdzīvošana. Ja? Un ir pavisam skaidrs, ka izdzīvošana ļoti cieši ir saistīta ar jūsu spējām novērst kādu potenciāli bīstamu partneru uzbrukumu. Ja? Un tādēļ, kā mēs to zinām, pats saprātīgākais ir uzbrukt pirmajam un negaidīt, kamēr uzbruks tev. Ja? Tajā ziņā tā ir tāda diezgan bēdīga aina, kas tradicionāli ir pavērusies starptautiskajā politikā, kas ir teikusi, ja jūs cilvēku starpā vēl varat iedibināt kaut ko tādu, ko mēs saucam par pilsonisko sabiedrību, ja, respektīvi, kur cilvēki pakļaujās kaut kādiem likumiem, kas viņiem tiek uzspiesti ar varu. Ja? Tad valstu starpā šādu likumu nav. Un tas nozīmē to, ka valstu starpā patiesībā pastāv kaut kas tāds kā stiprākā tiesības. Ja? Kas ir stiprākā tiesības? Tas ir, ja es to varu izdarīt, ja? Tad man arī ir tiesības to darīt. Ja? Ja es varu jūs paverdzināt, iznīcināt, pakļaut, izvarot, ja? Tad principā es to varu arī jums darīt, tāpēc, ka, kā saka, tur nepastāv nekāda universāla norma. Ja? Un tieši tādēļ arī pēc šī 17. 18. gadsimta laika, ja, viens no tādiem būtiskākajiem uzdevumiem, par ko jau mēs te runājām, starptautisko attiecību pētniecībā, ir tieši mēģinājums noskaidrot, kādi priekšnosacījumi būtu tam, lai šīs valstis tomēr kļūtu civilizētas. Ja? Saprotiet, ko nozīmē vārds? Arī pat jaunkodnes, kur guļ, pat viņai tas būtu ideālā variantā jāsaprot. Ko nozīmē tad, kad ir civilizēts? Civilizēts, tas nozīmē tas vārds civil. Kas ir civil? Civil ir pilsonisks. Ja? Ko tas nozīmē pilsonisks? Pilsonisks tas ir